Labrīt! Ir klāta otrdiena, tas nozīmē, ka mēs kopā ar Mana aptiekām apceļojam Latviju un esam šodien Saldū. Un arī šejienes Mana aptieka farmaceitiem man ir sagatavoti dažādi uzdevumi. Varu pačukstēt, ka šis būs visnotaļ zaļi domājošs raidījums. Pēc tam, pēc Saldus, mēs dosimies vēl uz Skrundu, jo arī tur ir Mana aptieka. Saldu zaļā aptieka darbojas jau kopš 1994. gada. Pa šiem gadiem aptieka ir ieguvusi Saldus iedzīvotāju uzticību un attaisno to tiešā un pārnestā nozīmē. Aptiekā var iegādāties ne tikai tradicionālās medicīnas preparātus, bet arī augu valsts līdzekļus un homeopātiskos preparātus. Sveiciens Saldū! Labdien! Tātad šī ir Mana aptieka, zaļā aptieka? Jā. Nē, es redzu, ka ir zaļas durvis, ir arī balstis zaļi. Kādēļ šī ir tik zaļa? Tāpēc, ka tā ir mūsu domāšana, kādēļ šī aptieka ir zaļa. Skatos, ir arī ļoti skaistas zaļas fotogrāfijas, vai tām ir liela nozīme šajā aptiekā? Protams, tāpēc, ka es tās esmu fotografējis. Anita, jūs esat certificēta fotogrāfa? Nē, es esmu certificēta pirtniece. Zināt, ka es katrā pilsētā, kad iebraucu, es farmaceitiem no Mana aptiekām lieku darīt dažādus uzdevumus. Mēs varētu kaut ko tādu zaļu šodien pagatavot mūsu skatītājiem un tādā veidā arī pastāstot nedaudz vairāk par īpašiem farmaceitiem. Protams, ka varam. Tad jūs aicināsiet man tagad uz pirti. Jā. Braucam! Labi. Viens no galvenajiem uzdevumiem apceļojot Latviju ar Mana aptiekām ir uzdot uzdevums farmaceitiem. Šobrīd mēs esam nonākuši pie tā, kā es kaut ko beidzot darīšu. Mēs varētu veikt kādu maisījumu, izveidot. Visdrošāk, nekaitīgāk un vērtīgāk ir pats sākums, attīrošie. Pilādzīt mēs varam ielikt. Vienīgais, ka pilādzīts ir ciets. Jā. Un es viņu pēc tam mēdzu arī pārmalt citos traukos, bet tas tā. Sakiet, kā jūs zināt, cik daudz jāliek? Jums tāds farmaceita, tāds skatiens uzreiz mērā? Jā, man ir farmaceitiskā intuīcija. Jums palīdz tas, ka esat farmaceits arī smalcinot un Tieši baļot? No tā, ka es esmu farmaceita, es taču mācoties 3 gadus mācījos par augiem, un līdz ar to man pa viņiem radās ļoti liela interese. Pielādzīts mums priekšā, mums ir ozolapa. Jā. Ko mēs vēl, ko jūs tagad pievienojat? Šitas ir plikstiņš, arī ļoti labi tīrošs. Šitā ir zilgalvīte. Aha. Patiesībā tagad viņu sauc par brūnvālīti. Tad, kad es mācījos, tad viņa bija zilgalvīte. Viņa sakārto ķīseli galvā. Jūs man tā paskatījāties, es sapratu, ka mums ir noteikti jāpievienojiet. Un kā notiek tas malšanas? Šādi te vilciņi. Bet tikai ar mīlestību un nesalauzt. Ar mīlestību, jā. Un tā te visu dienu. Es jūtu, ka tā nāk augšā, tā kā... Un, kad tos augus šitā samaisa, tas aromāts, viņš jau iedarbojās caur rožu, un cilvēks ar to augu aromātu, viņš jau ir pārņemts. Pašā sākumā es lieku klāt sodu. Aha. Soda pirmām kārtām ļoti labi atskābina organismu un satur šito visu kopā. Un tad uzsmērējot siltā pirtī siltam cilvēkam to visu sodu virsū, viņš pilnīgi tā viss iztīrās, attīrās, no viņa iznāk ārā visi mošķi. Bet es skatos, jums ir tāda lielāka iekārta, maļama iekārta, un es jūtu to mani spēku šodien. Esmu gatavs veikt uzdevumus, vai jūs arī pastāstītāt, ko maļ ar šo te un ko mēs malsim. Es palūkšu dot iespēju malt. Tā. Tas ir ļoti sens maļamais. Man, diemžēl, pašai tāds nepieder. Tas ir paņemts no vecākiem cilvēkiem. Jā. Viņu izmanto sakņu malšanai. Es šeit esmu jau drusku malusi. Te ir ālants saknītes samalta. Jā. Un te ir pieneņa saknītes. Pieneņa? Jā. Un kam tas būtu ļoti derīgs? Pieneņa saknītes es izmantoju daudz ēšanai. Es ēdu pati un dodu bērniem. Viņas ārkārtīgi labi sakārto gremošanas traktu, attīra aknas. Un, ja viņas smērē pirtī virsū, viņas visu smagumu notīra nost. Izvelk no cilvēka ārā smagumu. Udens jau ir pilnā sparā. Ko jūs ieteikt tādu maisījumu, varbūt zāļu maisījumu, ko cilvēkiem ikdienā dzerot kādā veidā stiprināt savu imunitāti? Ļoti vērtīgi tagad būtu dzert raudeni, pelašķi, melisu. Tie 3 augi kopā rada tādu ļoti labu maisījumu, jo viņi nomierina
Un, ja cilvēks ir mierīgs, viņš uzņem to, kas notiek. Jā. Ja viņš uzņem to, kas notiek, viņš var tam pielāgoties un viņā nav stresu. Un līdz ar to tas viss saistīts ar imunitāti. Un tad viņš arī mierīgi var dzīvot. Lūdzu, pasaka, cik fantastisks rezultāts. Tad mēs esam tuvu tam, lai kļūtu par pieneņu pulkām. Jā, un drīkst iet pirtī. Paldies jums, un arī teikšu, ka arī nākamajā mana aptiekā man būs izdomāts uzdevums, un tas būs saistīts ar tējām, jo īstais laiks ir sācies, lai mēs tēju dzertu un stiprinātu savu imunitāti. Saldus Liepas zaļā aptiekā strādā zinošas farmaceites, kuras būs gatavas šorīt mūs pakonsultēt arī par zāļu tēju lietošanu. Te patīkami ir iepirkties arī māmiņām ar bērniem, jo kamēr māmiņas konsultējās ar farmaceiti, mazie var priecāties par akvārijā peldošajām zivtiņām. Labrīt, Aiga! Labrīt! Man ir tāda situācija, ka man ir teju maisījums, un esmu noskaidrojis, ka tu varētu būt ļoti zinoša zāļu teju pagatavošanā. Ja parasti cilvēkiem ir tāds diezgan vispārīgs priekšstats, kā pareizi pagatavot, vai tu vari man palīdzēt? Mēģināšu, jā. Šis te paņēmiens apliet tēju un nostādināt attiecās uz tādiem augiem, kas mums šeit ir priekšā, kur ir sastāvā auga virszemes daļas, kas ir ziedi, laksti, lapas. Ja tās tējas pietiek apliet ar karstu ūdeni, nostādināt apmēram 5 līdz 10 minūtes, nokāst, un tad tā tēja ir gatava dzeršanai. Bet tas nav domāts visām tējām, jā? Jā. Tad ir tējas, kuras, kā šeit, piemēram, man ir meža reteja saknīte, ja? Tā auga lietojamā daļa, tā tad ir sakne, viņa ir cieta. Tas pats attiecās arī uz mizām, piemēram, ozola mizi, ja? Šīs tējas nepietiks tikai apliet, šo tēju vajadzēs arī vārīt. Tad princips ir tāds, tad mēs ieliekam saknīti sasmalcināt pirms tam katliņā, uzliekam augstu ūdeni un vāram tās pašas 5 līdz 10 minūtes, ja, nokāšam, un tad tēja ir gatava lietošanai. Vai es arī varu tev piedāvāt, varbūt mēs varam vienlaicīgi? Jā. Tas ir tad šī tēja, kurai jāievelkās vienkārši, ja? Tad gadījumā mēs varētu uztaisīt varbūt šajā traukāto tēju. Speciāli tēju trauks jā. Ir. Šeit mēs ieliksim tad to drogu, saucamo, kas ir auga izžāvētās daļas. Uz šādu lielu trauku mēs varam īstenībā diezgan daudz likt, vismaz to ēdumu karot vai pat vēl vairāk. Tad mēs liesim virsū karstu ūdeni. Par šo izgarošanu būtu svarīgi zināt, ja mēs izmantojam tējas, kuras satur daudz ētriskās eļļas. Piemēram, piparmētru tēja, tā varētu būt anīsa, fenheļa auglīši. Ja? Lai šīs ētriskās eļļas neiztvaikot kopā ar tvaiku, noteikti trauciņš ir jāapsedz. Un šajā gadījumā arī nebūtu ieteicams liet virsū ļoti vārošu ūdeni, bet mazliet ļaut tam ūdenim padzist. Ja? Tad uzliesim uz mūsu tējas ūdentiņu. Vēl arī diezgan bieži cilvēki pērk tādu tēju kā senas lapas. Un šajā gadījumā ir svarīgi tas, ka šo tēju nedrīkst dzert uzreiz karstu, viņai ir jādziest, lai nogulsnējās tās sveķvielas, kas var izraisīt negatīvus efektus uz cilvēku organismu. Aiga, man ir zināms kāds no slēpums par tevi. Tu strādā divās mana aptiekās. Šeit Saldū un Skrundā. Ārā ir rudens, mums ir silta zaļa tēja, un es nojaušu, ka es tūliņ pat došos uz Skrundu un aicināšu tevi līdzi, lai tu nedaudz pastāsti tur par manu aptieku. Labi. Tā, es pareizi, ja? Jā. Praktiskais latvietis, lūdzu. Pieturēsim, nenokrīt. Pieļauju, ka šādu tēju var dzert arī bez cukura. Jā. Būtu pat vēlams. Jā, būtu pat vēlams. Ja ļoti gribas pasaldināt, tad var pielikt nedaudz medu. Teja padzerta. Es teiktu, laiks doties. Jā. Dodamies. Aiga, man tikko ienāca prātā vēl kāds uzdevums tev. Tā kā mēs dodamies uz Skrundu, bet pirms mēs dodamies uz pašu aptieku, vai tu varētu parādīt kādu skaistu vietu, ko būtu jāredz braucot cauri Skrundai? Šis tas man ir padomā. Ir jau padomā. Paskatīties. Tad mēs braucam. Tāds skaists parks. Šeit Ventas krastā. Jā, tas laukumiņš īstenībā skaista vieta, un cilvēki mēdz tur arī plaulāties. Šeit pat uz tā skatu turnīšu.
Vieta patiešām skaista. Kādēļ tu izvēlējies tieši šo vietu? Tāpēc, ka šeit ir, kā redzi, daudz apkārt dabas koki un zelta rudens un miers, un tad pēc darba ir tā iespēja atnākt un atpūsties un tā kā iegūt sevī to mieru. Tagad laiks doties uz Skrundas Mana aptieka zaļo aptieku, kur starp citu bieži iepērkās tēti, kas izvēlas preces maziem bērniņiem, jo viņi zina, ka šeit farmacēti atbildēs arī uz jautājumiem, kurus varbūt nereti jaunajai māmiņai uzdot kautrējas. Es tā iedomājos, skatos uz tādu mazu aptieku. Tad mazākā ēka, attiecīgi mazāk plauktu, droši vien arī mazāk tas zāļu klāsts ir. Vai tomēr ir gana daudz šeit? Tas tāds maldīgs priekšstats varētu būt, jo mēs jebkuru izmēru aptieku var sagādāt jebkuras zāles tikpat daudz un tikpat ātri un tikpat plašā klāstā kā jebkura liela aptieka, jebkur citur. Pagaidiet, tad varbūt tā maza ir šādi, bet viņi garas paskatīšos, cik viņi tam... skaidrs, līdz Liepājai. Paldies, Aiga, tev par to, ka pamācīji, kā pareizi gatavot zaļo zāļu tēju. Paldies, ka parādīji skaistu vietu Skrundā. Atliek man to novēlēt veiksmīgu darbu cēlienu šeit. Paldies! Lūk, ar to arī mūsu šīs dienas ceļojums kopā ar Mana aptieka aptiekām ir galā. Jau nākamā otrdien mēs būsim kādā citā skaistā Latvijas pilsētā. Kura tā būs? Par to pēc nedēļas.